Sveiki! Vēl mazliet par to, kas attiecās uz tiešās straumēšanas aizliegumiem Mārtiņa Bunkas slepkavības iztiesāšanas procesā. Un ko ir būtiski ņemt vērā, ka pakonsultējoties ar dažām juristiem, pakonsultējoties ar savu asistentu, izrādās, ka tiesnesis pieņemot šādu lēmumu nevis aizsargā patieso procesu, bet aizsargā kaut ko citu, kas neveicina uzticību likuma pārstāvjiem, tieslietu sistēmai un arī pašai tiesnesei. Un esmu sagatavojis dažus aspektus, kurus jums vēlos nolasīt, kas attiecās uz šo liegumu par tiešās straumēšanas aizliegumu. Un tas sevi ietver video dokumentētas ētikas un cilvēktiesību pārkāpumus, kas ir saistīti ar tiesneša lēmumu aizliegt tiešo straumēšanu no atvērtās tiesas sēžu zāles, nestoties uz visu procesu dalībnieku piekrišanu. Tātad mums ierobežoja tiešo straumēšanu, bet neierobežoja video filmēšanu. Tātad to atļauj, bet tiešo straumēšanu neatļauj. Bet publiskuma princips tiesu procesos nosaka sekojošo. Atvērtu tiesas procesa publiskums ir fundamentāli demokrātiska tiesu sistēmas sastāvdaļa. Tiesas procesa tiešā straumēšana nodrošina tiesu darbības caurspīdīgumu un sabiedrības līdzdalību. Un sabiedrības līdzdalība ir mērojama nevis 5, 10 vai 100 cilvēkos. Tiešā straumēšana no pēdējās straumēšanas bija vairāk tūkstoši cilvēki. Tas parāda par to, ka cilvēks interesē tas, kas notiek patiesībā tiesas sēžu zālē Mārtiņa Bunkas slepkavības lietā. Nevis tas, kas tikai tiek cenzūrēti, pasniegts plašsaziņas līdzekļos. Tātad tiek ierobežota preses brīvības izpausme. Nu, lūk. Bet ir jau arī, protams, citi pārkāpumi. Un paskatīsimies, kas te man vēl pa punktiņiem ir sarakstīts. Par tiesneša ētiku, piemēram. Tiesnešiem jāievēro taisnīgums un objektivitāte, prezentējot publiskumu principu. Nelikumīgi vai neattaisnot aizliedzot tiešo straumēšanu, kad visi procesa dalībnieki tam piekrīt. Tiesnesis var radīt aizdomas, un tas ir radījis aizdomas, par necaurspīdīgumu un iespējamu interešu konfliktu. Un pie šī video ir pievienots links no iepriekšējā video, kur ir skaidri redzams, kā zvērnāts advokāts Ločmals un zvērnāta advokāta Purviņa cīnās par savu aizstāvamo tiesībām, kuri tiek brutāli apsēdināti. Cilvēktiesību pārkāpums. Tieši zvērnāts advokāts Ločmals cīnījās par cilvēktiesību pārkāpumu, un neskatoties uz to, ka Sigitai Dolniecei bija noraidījums jau vienreiz. Cilvēktiesību pārkāpums tiek uzturēts vēl joprojām un turpināts. Atbilstoši Eiropas cilvēktiesību konvencijai un citiem starptautiskiem standartiem cilvēkiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Nepamatots publiskuma ierobežojums var tikt uzskatīts par vainu un vienu no šiem pārkāpumiem. Tiesības tikt tiesātam publiskajā ierosinājumā. Procesa slēpšana var tikt uztverta kā taisnīguma pārkāpums. Tiesības izteikt un reportēt par notiekošo. Vārda brīvība ir atņemta un ierobežota. Šis aspekts par cilvēktiesību pārkāpumu ir noticis. Un to, kas ir pats interesantākais, ir nevis veicis aizstāvības kaut kāds advokāts, vai esmu būtu veicis kaut ko es, bet šoreiz to ir darījusi pati tiesnese. Jo tad, kad es pavaicāju, kāpēc tiešā straumēšana tiek aizliegta, man vienkārši pateica apsēdieties. Man tam ir audio ieraksts.
Preses brīvības ierobežošana. Žurnālistikai un mēdījiem ir kritiska loma demokrātijā nodrošinot informācijas pieejamību sabiedrībai. Tātad šeit negrib, lai sabiedrībai būtu pieeja pie šī procesa. Aizlieguma sekas, tiešās straumēšanas aizliegums var tikt uzskatīts par preses brīvības ierobežošanu, novēršot informācijas pieejamību par tiesas procesu. Lūk, ko ir izdarījis Sigita Dolniece. Ietekme uz sabiedrisko interesi, būtiskums. Sabiedrība ir tiesīga zināt par notiekošo tiesās, jo īpaši, ja procesi ir saistīti ar sabiedrisku interesi. Un šīs ir atvērtas, tiesas, sēdes, visa sabiedrība principā drīkst zināt par to, kas tur notiek. Negatīva ietekme. To sliedzot, tiesnese liek publicēt, kontrolēt vai ierobežot informāciju, mazinot cilvēku uzticību tiesas sistēmas kvalifikācijai un objektivitātei. Arī šo ir radījusi tiesnese Sigita Dolniece. Un visbeidzot, ir jāsaprot to, kad, kā jau es esmu vairāk kārtīgi minējis, lai arī cik skumji nebūtu, lai arī kā tas ir izveidojies, par Mārtiņa Bunkus slepkavības iztiesāšanas procesu rūpējās ļoti, lai sabiedrība nezinātu. Un tas rada objektivitātes, protams, jautājumu, godīgumu jautājumu, patiesumu jautājumu, uzticības jautājumu tiesai un tieslietu sistēmai kā tādai, jo, kā saka prokurors, šī ir prioritāra lieta, un es viņam pilnībā piekrītu. Šī ir prioritāra lieta. Šī ir prioritāra lieta sabiedrībai zināt par to, kā patiesībā ir, un vai tiešām tie apsūdzētie ir īstie vaininieki, un vai apsūdzības uzturētāji tiešām nav veidojuši kaut kādas safabricēšanas, jo ja notiek šāda veida ierobežošana, kontrolēšana, cilvēktiesību pārkāpumi, par kuriem ir saņēmusi arī Sigita Dolniece jau kā tiesnes noraidījumu, rada jautājumu par visu šo procesu kopumā, ja mēs skatāmies no malas, un neko vairāk. Un tagad būs ļoti interesanti paskatīties uz to, kā šis process virzīsies uz priekšu, un ko drīkstēs un ko nedrīkstēs publicēt tālāk, vai kādas darbības tiks veiktas, lai ierobežotu jebkura veida brīvās, neatkarīgās žurnālistikas izpausmi. To mēs redzēsim. Un es zinu to, ka tiesas administrācijas pārstāvis seko manam blogam Citāts Dziednieks. Tad es ceru uz godprātību, tiesneses rīcību par to, ka drīkstēs turpmāk dzīvos traumēšanu no tiesas procesiem. Jo pretējā gadījumā, ne jau vēloties kaut ko ietekmēt vai radīt kaut kādu spiedienu uz tiesnesi, lai viņai būtu grūti iztiesāt šo tiesu, bet mans pienākums kā preses pārstāvi ir ziņot attiecīgās instancēs, valstiskās un starptautiskās, par cilvēktiesību pārkāpumiem, par ētikas pārkāpumiem un par žurnālistikas brīvības ierobežošanu. Neko darīt. To neesmu provocējis, diemžēlēs, bet tas ir nācis manā virzienā, jo es esmu vienīgais, kurš to darīja, no pašas tiesas. Ko lai tur saka?